Ja tu dzīvo pastāvīgā naudas trūkumā un tu nevari atļauties ceļojumus, mašīnu, māju vai burvīgas attiecības, kuras tu vēlētos, tad tu esi slims. Tavas emocijas nav sakārtotas, un šīs nesakārtotās emocijas ir pieņēmušas lēmumu, ka tu iegūsi šo te slikto dzīvi, kuru tu patiesībā nevēlies. Tā ir slimība. Tiem cilvēkiem, kuriem ir stabils emocionālais stāvoklis, viņi pieņem lēmumu iegūt kaut ko, un viņi ļoti vienkārši to iegūst. Ir divi veidi cilvēki. Abi divi cilvēki baidās. Vieni dara, otri nedara. Šī dzīve ir priekš varonīgiem cilvēkiem, tie, kuri uzdrošinās, tie, kuri redz, kuri tic savai idejai un gatavi šajā idejā investēt visu, kas viņiem ir. Līdz ar to šo ticību viņi ir gatavi saņemt, vairot un nopelnīt un sasniegt augstus mērķus, tādus, ko citi pat nespēja iedomāties. Pie kuriem cilvēkiem tu sevi iedali? Un kāpēc? Un kad plāno to izmainīt? Ko tu gaidi vēl? Gribi vēl pamācīties? Gribi vēl pastudēt? Gribi vēl pagaidīt? Gribi pagaidīt, kad krīze noies? Gribi pagaidīt, ka valdība labākus lēmumus pieņems? Tie ir visi veidi, kā tu konkrēti noņem no sevīm atbildību. Tu meklē veidus, kā tikai nedarīt, kā noņemt atbildību un pačīkstēt, kad viss ir slikti. Patiesībā tu esi skaidri, gaiši pieņēmis lēmumu pakļaut sevi, savu ģimeni, tātad savus sievus, savus bērnus, trūkumu un ciešanu dzīvē. Tas ir tavs lēmums, ko tu pieņem ar šo te savu emocionālu uzstādījumu. Tu to visu vari izmainīt, bet tev jāuzņemās atbildība.